Es saprotu, ka mēs vēl kādu gaidām, vai ne? Jā, mums te šodien ir piemeklējuši tehniskas problēmas. Kaut kā mums te neiet. Labi. Es domāju, ka tā, tad es te paskatīšos, jā, kā mums te ir ar mirklīti vēl. Tā, labi, ieraksts ir uzsākts, tā kā, nevar neko šobrīd izdarīt. Ir tā, kā ir, es saprotu, ir atkal limitēts personu skaits, bet no galvenās personas, kuras ir, es ceru, dalībnieki ir klāt. Vispirms es gribētu, jau kolēģis informēju, kad šodien mums arī no rīta pieteicās, kad būs klāt arī veselības ministrs un arī mūsu labklājības ministre. Iesākumā gribētu dot vārdu labklājības ministrē Ramonai Petrovičai uzrunai dažiem vārdiem. Lūdzu, ministra kundze. Labrīt, ministra kungs, labrīt, visi klātesošie. Es jūs neaizkavēšu šodien ar garām uzrunām, jo jums noteikti būs ļoti daudz praktisku jautājumu, kas saistīti ar vakcināciju. Vakcinācija sociālās aprūpes centros tika uzsākta pagājušajā nedēļā. Šonedēļ tie tempi bija nedaudz raitāki, bet, godīgi sakot, vēl joprojām nepietiekoši ātri tas notiek. Līdz ar to es šodien tiešām vēršos pie jums ar lūgumu. Vakcinācija ir vienīgais veids, kā mēs varam valstī apturēt pandēmiju. Vakcinācija ir vienīgais veids, kā mēs varam izskaust saslimšanu sociālās aprūpes centros, veids, kā mēs varam saglabāt cilvēku dzīvības.
Līdz ar to lūdzu jums tiešām esiet atsaucīgi. Esiet atsaucīgi vakcinācijas iestādēm, neatlieciet vakcināciju uz vēlāku laiku, ja jums arī tiek dota tāda iespēja izvēlēties kādu no datumiem. Skatoties grafiku vakar, es redzu, ka vakcinācija sociālās aprūpes centros iestiepjas pat marta 1. nedēļā. Bet uz vakcināciju gaida arī seniori, kuriem tas ir ļoti nepieciešams. Un jo mēs ātrāk pabeigsim vakcināciju sociālās aprūpes centros, jo ātrāk arī šie cilvēki saņems savu ilgi gaidīto vakcīnu. Lai izvairītos no dažādiem pārpratumiem, kādi veidojās arī pagājušajās brīvdienās, un mums nebūtu jāveic izmeklēšana, vai sociālās aprūpes centrs ir atteicies no vakcinācijas brīvdienā, vai vakcinētājs nav vispār piedāvājis šādu iespēju, tad lūdzu neatlieciet piedāvāto datumu ilgāk kā par 48 stundām. Ja jums tiek piezvanīts šodien, es saprotu, ka objektīvi iemeslu dēļ jūs varbūt nevariet vakcinācijas iestādi pieņemt rīt, bet katrā ziņā parīt to noteikti var darīt. Un tas ir jādara, lai mēs pēc iespējas ātrāk pabeigtu uzsākto vakcināciju. Šodien noteikti pārjautājiet arī tādus praktiskus jautājumus, ar kuriem es esmu vismaz saskārusies un esmu dzirdējusi, ka dažkārt iestādes izvēlas vispirms testēties un pēc tam vakcinēties, kā ir arī tajos gadījumos, ja cilvēks ir pārslimojis, cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai saņemtu vakcīnu, lai tiešām mēs izvairītos nākotnē no jebkādiem pārpratumiem. Droši uzdodiet jautājumus, izmantojiet iespēju, ka šeit ir veselības ministrs, ka šeit ir arī vakcinācijas biroja vadītāja, un lai tiešām produktīvas sarunas, un vēlreiz paldies jums visiem par to darbu, ko jūs dariet šajos pandēmijas apstākļos. Paldies! Tā, paldies ministras kundzei, un dodu vārdu veselības ministram Danielam Pauļutam. Lūdzu. Labrīt! Šī ir pirmā reize, kad es personīgi jūs satieku arī šādā veidā un uzrunāju. Un pirmais, ko es gribu teikt, ir, ka es brīnišķīgi saprotu un ļoti, ļoti novērtēju un esmu jums ļoti pateicīgs par to darbu, ko jūs darat ikdienā, arī ārpus pandēmijas, rūpējoties par mūsu sabiedrības vecākiem, neaizsargātākiem cilvēkiem, par tiem, kuriem visvairāk ir vajadzīga palīdzība. Tagad tūlīt būs arī bilde. Jā. Es arī tāpēc gribu pievienoties tam, ko ministre tikko, ar ko viņa noslēdz savu uzrunu, proti ar šo pateicību par visu darbu, ko esat darījuši arī pandēmijas laikā. Mēs zinām, ka sociālās aprūpes centrus šī slimība ir skārus ļoti nopietni, ļoti smagi. Šī pandēmija lielā mērā parāda visās mūsu valsts un mūsu valsts pārvaldes un sabiedrības dažādās jomās, sistēmās parāda vājās vietas. Cits starpā arī to, ka medicīniskā aprūpe sociālās aprūpes centros līdz šim nav bijis pienācīgā līmenī, un tas ir viens no jautājumiem, pie kuriem mums ir kopīgi jāstrādā. Mēs uz valdību nesīsim arī, ir sagatavoti, mēs diskutējam šobrīd ar Finanšu ministriju par papildus priekšlikumiem, par finansējumu, kas ir nepieciešams, lai papildus motivētu ģimenes ārstus, lai tie sniegtu nepieciešamo aprūpi lielākā mērā sociālās aprūpes centros un arī citus risinājumus. Bet tagad par šo vakcinēšanos. Ramona jau pateica visu, manuprāt, absolūti precīzi. Mēs jūs lūdzam izprast to, cik nozīmīga šī vakcinācija ir gan tieši jums, jūsu darbiniekiem, jūsu klientiem, jūsu iedzīvotājiem, gan arī visai Latvijas sabiedrībai. Jo jāsaka, tas uztraukuma līmenis, tas bažu līmenis, kāds sabiedrībā ir, mēs viņu izjūtam ļoti asi. Ir milz un daudz cilvēku, kas ar milzīgu nepacietību gaida savu vakcīnu. Katra diena, kad viņi redz, ka mūsu saņemtās vakcīnas šobrīd nedaudz virs 10 000 devu ir vēl ar vienu nav izvakcinētas, šie cilvēki vienkārši ir ļoti satraukti un viņi nevar sagaidīt, kad viņi tiks pie savējās.
Un tādēļ arī es gribētu pievienoties labklājības ministrs aicinājumam ar vislielāko atbildību un vislielāko enerģiju izturēties pret šiem aicinājumiem vakcinēties. Mēs respektējam un cienam cilvēku brīvo gribu un izvēli. Mūsu darbs ir nodrošināt, ka publiskajā telpā un arī jums ir pieejama ticama informācija, zinātnē balstīta, mediķu viedoklī balstīta informācija par to, ka vakcinēties ir droši, ka vakcinēšanās ir vienīgā ticamā izeja no šīs bēdu ielejas, ko sauc par pandēmiju, un ka konkrētās vakcīnas visas ir gana labas, arī AstraZeneca, gan Pasaules veselības organizācija, gan Eiropas zāļu aģentūra, visaugstākā līmeņa starptautiski profesionāļi ar nevainojumu reputāciju, kuriem patiešām ir ko zaudēt profesionālās savas reputācijas ziņā, ir atzinuši, ka AstraZeneca ir lietojama visiem vecumiem. Mēs šobrīd jau vērojam to, ka citās valstīs AstraZeneca tiek lietot arī visās vecuma grupās, te pašā Lielbritānijā, kur šī vakcīna ir izgudrota, un arī citās. Tā kā paļaujieties uz mums, un mēs paļaujamies uz jums, jo, runājot tādās mūsu Latvijas vēstures kategorijās, ja atceraties, ka savulaik Latvijas liktenis izšķīrās, teiksim, pie Daugavas, kur vienā pusē stāvēja uzbrucēji, bermontieši, otrā pusē stāvēja mūsu strēlnieki, tad šobrīd mēs esam pie tās Daugavas. Un jūs esat tie strēlnieki, kas ir tajā Vecrīgas pusē, kuriem šobrīd ir kas ir tajās pirmajās rindās, kam ir jāizcīna tā cīņa. Tā kā viss, ko mēs jums varam palīdzēt, sakiet, galvenais ierocis mūsu rokās šobrīd ir precīza informācija, gan par to, kā sociālās aprūpes centros sekmējas vakcinācija, gan par to, kas jums ir vajadzīgs. Ja? Mēs centīsimies nodrošināt jūs ar to, ko jums vajag, un mēs lūdzam jūs izdarīt savu daļu darbu. Kas attiecās uz vakcinācijas biroja vadītāju, tad viņai laikam nav ietrāpījis to 100 laimīgo cilvēku skaitā, kas ir tikuši iekšā šai sapulcē, tāpēc viņi ir palikusi aiz borta, nevar pievienoties. Bet cik es mācēšu, tik es atbildēšu no savas puses, man vēl brītiņš ir šajā sanāksmē klāt arī Ieva Stūre, es skatos, kas ir vakcinācijas biroja komunikācijas vadītāja. Es domāju, ka daudz jautājums varēs atbildēt arī Ieva, droši vien viņas balsīs būsiet dzirdējuši Latvijas rādio, atbildot uz dažādiem rādio klausītāju iesūtītiem jautājumiem, un viņai tas sanāk labāk nekā man. Tā kā es savu uzrunu noslēgšu ar to, ka patiešām šis 48 stundu princips ir, kā lai saka, tāds iespējams smags, bet ļoti, ļoti, ļoti vajadzīgs. Ja jums zvana vakcinētāji un saka, ka viņi grib braukt pie jums vakcinēt cilvēkus, lūdzu, nāciet mums tālāk, nāciet Latvijai tālāk, lai mēs ātrāk varam šo pandēmiju uzvarēt. Paldies! Jā, liels paldies ministra kungam. Tā kā kolēģi, es redzu, ir viena roka. Alvar, lūdzu. Jā, labdien! Es vēlētos atzīmēt, ka šobrīd īsti nav vietā pārmetums tam, kad aprūpes centri nevēlās vakcinēties, jo es vēl vakar sazinājos ar mūsu vakcinētājiem, un jau uz mūsu visu reģionu ir piegādāts 30 vakcīnas, tad nevar būt runa par to, ka mēs negribam vakcinēties. Šobrīd tā bumba ir jūsu laukuma pusē, nevis mūsējā. Paldies! Es uzreiz teikšu, Štemberga kungs, ka nevienu pārmetumu neatmenos izteicis, tā kā pretpārmetums nevajag. Nesāksim lūdzu tagad vainot viens otru, mums ir kopīgs darbs darāms. Diemžēl pēc uzvārda neatpazinu, kurš tas reģions ir. Ja jūs to zināt, es varētu noskaidrot, vai tiešām tikai 30 vakcīnas un kāpēc. Paldies. Zemgala, Jelgavas poliklinika konkrēti var nosaukt. Jā, es atvainojos, nepazīstu jūs personīgi. Jā, labi. Vai ir vēl kolēģi kādi jautājumi, ko varētu mums atbildēt kolēģi, gan arī no vakcinācijas biroja? Tā es skatos arī ātri Tērzētavā. Jautājums veselības. Jā. Es pastīšos ātri, ko es varu nokomentēt no tā, kas ir Tērzētavā no augšas uz leju skatoties. Par tām apmācībām nemācēšu. Par apmācībām, jā, mēs tur nokomentēsim, tas mūsu, jā, to mēs nokomentēsim.
Par tām turpmākām darbībām, ja mēs par tādām medicīniskām lietām runājam. Tie pamatprincipi, kolēģis, domāju, ka es ceru, ka jūs apmēram jau zinat. Ja? Saprotiet pareizi, sociālās aprūpes centram nav pašam jāpieņem lēmums vadītājiem par to, kuru cilvēku vakcinēt vai nē. Priekš tam ir skaidrs medicīniskas vadlīnijas. Ja par to pietrūkst informācijas, tad šī informācija vienkārši jums ir jānovada. Tas pamatprincips ir tāds, ka cilvēks, kuram ir simptomi, ja, teiksim, saistīti ar Covid vai elpceļa saslimšanā, cilvēks šādus nevakcinē. Tā pašā laikā testēšana pirms vakcinācijas nav nepieciešama. Cilvēkus, kas nav nesen slimojuši ar Covid vai aktīvi nav ar simptomiem, mēs pamatā vakcinējam. Ja? Tas laiks, kas ir, teiksim, kurš pēc pārslimošanas cilvēkam ir drošs, ka viņš nesaslims, ir 2-3 mēneši. Ja? Attiecīgi, ja līdz šim periodam ir palicis mazs laiks, tur, teiksim, ir jau pagājis kāds laiks kopš slimošanas, tad mēs drīzāk vakcinēsim. Ja? Bet tad, attiecīgi, tas lēmums ir jāpieņem mediķiem, kolēģi. Ja? Tas princips ir vienkāršs. Saslimušos un nesen slimojušos mēs nevakcinējam, pirms kāda laika slimojušos vai šobrīd veselos mēs vakcinējam visus, kas vien tam piekrīt. Ja kaut kas tur nav skaidrs, tad attiecīgi ir jāprecizē šī informācija. Varat arī paskatīties sīkāk, tas ir arī aprakstīts SPKC lapā un citur, kur šie materiāli ir pieejami. Par turpmākajām rīcībām pēc vakcinācijas ir jāpakonsultējas pirmkārt ar tiem ārstiem, kas atbrauc. Tās izbraukuma brigādēs ir arī ārstniecības personas. Viņiem visus šos interesējušos jautājumus kolēģi var uzdot. Ja? Tāpēc mēs sūtam speciālistus. Ir cilvēki, kas vakcinēja, cilvēki, kas novēro, ja teiksim, tie ir mediķi, tie ir ārsti. Respektīvi, viņi uzņemās pilnu medicīnisku atbildību par šo procesu. Viņiem arī varat paprasīt sev neskaidros jautājumus. Principā turpmākās darbības ir tad mums jādefinē. Pēc būtības ir tā, ka pēc pirmās vakcīnas, protams, saslimšanas iespēja vēl ir, ja neviena vakcīna uzreiz nepasargā. Tā pašā laikā uzreiz nepasargā no tā, ka nesaslims nemaz. Bet visas vakcīnas jau pēc pirmās vakcīnas samazina saslimstības smagumu, ļoti samazina varbūtību, ka būs jāhospitalizē un faktiski lielā mērā novērš to, ka var sanākt pavisam bēdīgi. Ja? Ar AstraZeneca vakcīnām ir pavisam labi. Ar AstraZeneca vakcīnām zinātnieki saka, ka viņiem jau pēc pirmās vakcīnas tā imunitāte ļoti būtiski turpina augt visas tās 8 līdz 12 nedēļas, līdz kamēr ir nākamā vakcīna. No šī viedokļa AstraZeneca varbūt ir pat labāka nekā tās modernās Moderna vai Pfizer vakcīnas, kur būtiskam imunitātes aizsardzībai ir ļoti svarīga tieši otrā vakcīna. Ja? Tāda AstraZeneca nodrošina būtisku aizsardzību te uzreiz, un viņi turpina pieaugt no nedēļas uz nedēļu. Līdz ar ko tā vajadzība testēt un veikt citas darbības droši vien būs atkarīga no tā, cik liela daļa konkrētajā sociālās aprūpes centrā tiek vakcinēta. Ja? Un attiecīgi arī mēs pilnībā atbrīvoties no drošības pasākumiem noteikti nedrīkst nekādā gadījumā. Ja? Maskas jāturpina valkāt un viss pārējais, jo diemžēl vakcinācija pagaidām nav pierādīts, ka izslēgtu varbūtību, ka savakcinēts cilvēks nevar inficēt, pats neslimo smagi vai neslimo nemaz, ja? Bet viņš var inficēt citu cilvēku. Tā kā kamēr mēs par to neesam droši, tikmēr visi citi drošības pasākumi jāievēro. Bet, ja šobrīd šādas vadlīnijas jums nav vai nav skaidras, tad šādas vadlīnijas mums ir jums jānovada. Tā, Baiba. Vai var pārtraukt iebiedēšanu? Man ir grūti spriest, cik lielā mērā tas tā ir. Redziet, no manas puses ir tā, ka man nemitīgi pienāk visāda veida oficiāla, neoficiāla informācija par to, ka tur un šite kāds kaut ko ir darījis nepareizi. Ja? Piemēram, ir savakcinēti ne tie cilvēki, ko vajag. Ja? Ņemot vērā, ka mums šobrīd ir vakcīnu deficīts un ir bezgalīgi daudz cilvēku, kas ļoti, ļoti gaida savas vakcīnas. Protams, ka mums ir jāizmeklē šīs situācijas. Mūsu nozarē to dara veselības inspekcija. Tā kā, ja kādreiz veselības inspekcija uzdod kādus jautājumus, kā tur ir bijis, kurš ir vakcinēts, vai tas ir pareizi darīts, lūdzu, jā. Ja mēs to nepārbaudīsim, mums arī nocirtīs galvas. Tā kā, kolēģi, mēs visi šobrīd dzīvojam ārkārtīgi nervozos, ļoti grūtos apstākļos, kad faktiski mēs saņemsim pārmetums par jebko, ko mēs darīsim. Jebko. Ja mēs vakcinējam
par lēnu, mums pārmet. Ja stāv gara rinda un vakcīnu pietrūkst un nevar īsti dabūt, mums arī pārmetīs. Bet, kolēģi, mēs zinām, ka mums pārmetīs kurā gadījumā, vai ne? Līdz ar ko izdaram lūdzu savu labāko, paglābjam savus slimos cilvēkus, izdaram visu iespējamo, ko mēs varam, lai izbeigtu šo saslimšanu. Tad mums pašiem savā priekšā un vienam otra priekšā būs tīra sirdsapziņa, ka mēs esam izdarījuši labāko iespējamo. Paldies par informāciju no Inetes Niedres. Jā, Ina. Es nevaru spriest, Ina, es nemācēšu pateikt, no kuras pašvaldības jūs esat un kurš sacs tas ir. Ina varbūt var nokomentēt. Vakcīnas nav, tas nebūtu jautājums pie SPKC, bet tas būs tad jānoskaidro. Kolēģi, ziniet, kas ir pats svarīgākais mums šobrīd? Mums Veselības ministrijai un vakcinācijas birojām. Mums informācija ir svarīga. Diemžēl pirmo šo te pusotru nedēļu, kad šī vakcinācija sociālās aprūpes centros bija sākusies, ņemot vērā to, ka vakcināciju veids dažādi pakalpojumu sniedzēji visā Latvijā, tāda vienota kopēja informācija mums bija problēma. Kopš vakardienas mēs šo problēmu daļai esam atrisinājuši, līdz ar ko lūgums, ja šādas situācijas veidojas, ka patiešām jūs sen gaidāt un jums nav, tad savukārt citās vietās ir tā, ka sen ir piedāvāts un teiks, labi, pēc 2-3 nedēļām. Ja? Neviena, ne otra situācija nav ok. Ja? Mēs šobrīd visi mācāmies. Līdz ar ko, ja jūs ļoti gribat un jums nav, es personīgi atzīmēšu, ja jūs vēl uzrakstīsiet, no kura saca jūs esat, tad šo situāciju mēs pārbaudīsim. Jo mums šodien pēcpusdienā ir paredzēta sanāksme vakcinācijas biroja vadītājai un speciālistiem, ir tikšanās ar pakalpojumu sniedzējiem, ar tiem uzņēmumiem, kas vakcinē. Ja? Un mēs izrunāsim šādus problēmu jautājumus. Jā, liels paldies abiem ministriem par klātbūtni. Kolēģis tātad neredz, ka būtu rociņas pacelts un vēl kādi jautājumi. Jā, atvainojos. Vēl divas lietas. Tad Sarmītei par vakcīnas būs pieejams. Jā, vakcīnām ir jābūt pieejamām. Mēs plānojam visas darbības tādā veidā, lai tiem cilvēkiem, kas saņem pirmo devu, viņu sistēmā tiek attiecīgi atzīmēti, kā tādi, kuriem garantēti konkrētajā termiņā 8 līdz 12 nedēļas pēc pirmās vakcīnas ir jāsaņem otrā AstraZenekas gadījumā. Ja? Moderna gadījumā būtu citi termiņi, bet jums pamatā ir AstraZeneca. Līdz ar ko tas atbildi ir jā, vakcīnām ir jābūt. Un, kas attiecās uz Kristīnas komentāru par algoritmiem, darīsim vienkāršāk, Kristīna. Attiecībā uz individuālās aizsardzības līdzekļiem nekādas prasības nemainās pēc pirmās vakcinācijas un pagaidām arī pēc otrās devas. Nekas iealu izmantošanā nemainās. Atsevišķi jauni rīkojumi nav vajadzīgi. Tā brīdī, ja būs iespējams, ja speciālisti atzīs, ka kaut ko var mīkstināt, mēs visu Latvijas sabiedrību un arī jūs, visus vakcinētos cilvēkus par to informēsim. Vienīgais jautājums, kas šobrīd, manuprāt, ir aktuāli, tad jāatbild par turpmāko rīcību, ir vai ir jāmaina kaut kas testēšanas algoritmā tajos sociālās aprūpes centros, kur ir vakcinēti visi vai ļoti, ļoti daudzi. Ja? Tas ir vienīgais jautājums, uz kur šobrīd jāatbild, bet pat šeit es teiktu, ka drošākais ceļš būtu pieņemt, ka kamēr citas informācijas nav, nekas nemainās. Mainās tas, ka vakcinētie cilvēki ir vairāk pasargāti. Pārējās darbības līdz turpmākam rīkojumam lūdzu turpinam veikt kā iepriekš lemts. Ja? Tā būs vienkāršāk un saprotamāk visiem. Paldies! Labi, liels paldies un tiešām paldies, ka veltījāt laiku un bijāt klāt. Abi ministri, es saprotu, ka jūs dodaties tālāk savos darbos un nestoties uz mūsu tehniskām problēmām, mums ir jāturpina seminārs. Seminārs tiek ierakstīts vēlreiz visiem. Noteikti arī e-pastos tiks nosūtīts saite ar ierakstu ar visām prezentācijām un komentāriem uz tiem jautājumiem, kuri varbūt tūlīt tepat netiek atbildēti. Ja tas nav iespējams, mēs sniegsim nākamajā nedēļā semināru, atkal plānojot šo nākamo darbu kārtību, kas ir vēl tie aktuālie jautājumi, par to jūs informēsim.
Līdz ar to es gribētu virzīties tālāk mūsu darba kārtībā un dot vārdu mūsu valsts sociālās aprūpes centra Latgales filiāles Mēmele vadītājai Olgai Jalovčukai par to, kā viņiem gāja reālajā praksē par vakcināciju. Tātad šis process ir noritējis, kas bija tie izaicinājumi, kāda bija tā komunikācija vadītājai ar darbiniekiem. Vienkārši tīri dalīties ar šo personīgo pieredzi, kas varbūt arī kolēģiem, kur vēl nav šī vakcinācija uzsākusies, varētu arī būt kā, teiksim, pārdomāts un ieviest arī savā praksē. Lūdzu, Olga, vai jūs varētu, lūdzu? Tā, paldies par iespēju runāt. Vispirms es gribu pateikt paldies par to, ka mēs saņēmām vakcīnu. Jums priekšā sēž cilvēks, kur 12. datumā saņēma AstraZeneca vakcīnu. Es pagaidām dzīvā. Es jūtos ļoti labi. Droši vien, ka tas bija piekdien, tāpēc, ka svētdienas pavadīju mājās, fiziski strādājot. Visi kārtībā, jūs varat skatīties uz mani, pa zombi nepārvēršos un tiešām jūtos ļoti labi. Un es sagatavoju nelielu prezentāciju, kā pie mums Latgales filiāle Mēmele notika vakcinācija. Tūlīt es mēģināšu pieslēgties. Jā. Kā jūs redzat? Jā, vai mēs varētu lūgt mazliet skaļāk runāt mikrofonā, lai tā dzirdamība. Paldies. Labi, tā. Vakcinācija filiāle Mēmele notika 12. februārī. Savakcinēti 170 klienti, tas ir 95% no visa klientu skaita, un 45 darbinieki. Tas ir 33%, arī pie filiāles Mēmeles darbiniekiem pieskaitām administrācija. Sākšu ar motivāciju. Motivācija vakcinēties mūsu filiāle sākas vispār ar to, ka sākas pandēmija ar Covid-19. Mēs izbaudījām to, kā ir ierobežojumi, un sākas, protams, ar individuālas sarunas ar klientiem un darbiniekiem. Tas jau sākas no paša gada sākuma, 2020. gada sākuma. Un tad, kad tiek izsludināta ārkārtas situācija, ierobežojumi mūsu klienti un darbinieki, mēs arī izbaudījām to, ka mēs nedrīkstam nekur iet, nedrīkstam nekur braukt, un mēs saprotam, ka ir viens risinājums no tā visa, lai izkļūtu no pandēmijas, vakcinēties. Tad arī mums bija tas gods, ka mēs tomēr pārslimojam ar Covid. Mums bija 21 dienu izolācija klientiem, darbiniekiem, un mēs saprotam, ka mēs nevarējām iziet ārā, ka mums jāsēž istabās, ka jāievēro to izolāciju. Tas nav tik vienkārši. Tad arī mūsu darbiniekiem un klientiem bija informācija par smagu slimības gaitu. Diemžēl mums daži darbinieki nokļuva slimnīcā, darbinieki, radinieki arī bija slimnīcā. Un tad, kad atnāca no slimnīcām, paldies Dievam, ka beidzas viss labi, tad viņi pastāstīja, kā viņam gāja, cik bija viņam smagi. Un tad mēs arī saprotam, ka vajag vakcinēties. Tad arī mēs saņēmām informatīvu materiālu par vakcināciju, lasījām un meklējām un runājām. Tad mums arī bija ļoti laba sadarbība ar ģimenes ārstu, par ko es lepoju savai iestādē, kas mums vienmēr atbildēja uz visiem jautājumiem, kas mums konsultēja. Un tas arī viens liels plus, kāpēc mēs esam savakcinēti. Un arī tad, kad mēs sadarbojam, mums vakcinēja Veselības centra 4, sadarbība bija ļoti laba, un tiek paziņot, ka mums strādās, kad notika vakcinācija arī ārsti, daudz darbiniekiem, kas arī iedeva ļoti lielu atbalstu, ka viņi gribēja runāt ne tikai savu ģimenes ārstu, bet neatkarīgu ārstu. Un arī mēs visi, mūsu direktore, Mārita Grigane un mēs visi gājām pirmie, kas saņemam vakcīnu. Es domāju, ka tas arī bija liels atbalsts. Ja darbiniekiem ir klientiem, ja es klientiem pasaku, ka es vakcinēšos, noteikti, tad viņi arī. Tā, un klientu sagatavošana vakcinācijas arī tas process mums aizņēmā daudz laiku, bet mēs mēģinājām to visu ātri sakārtot, tāpēc, ka piedalījās tā visi sociālas nodaļas darbinieki.
Sākās ar to, ka mēs noskaidrojam vai klientu vēlmes un informējam viņus par vakcinācijas iespējām. Tad mēs ļoti cieši sadarbojamies ar tuviniekiem un likumīgu pārstāvu informēšana un viņus viedokļu noskaidrošana. Arī mēs ļoti aktīvi sadarbojamies ar tiem radiniekiem, kuri mums ir sadarbībā jau gadiem. Mēs prasījām viņus viedokli, viņi prasīja savienot ar medicīnas darbiniekiem, un tiek skaidrot, vai vajag vakcinēties vai ne. Un tad, kad mēs uzzinām, kāda būs vakcīna, tad arī daudz jautājumu bija tieši par to vakcīnu. Mums bija tāda arī iespēja veikt pirms vakcinācijas visiem klientiem sēklu testi. Tas tā, ka nav obligāti, bet mums ir tā iespēja, ka mēs te taisam uz vietas, tad mēs to sataisiem, lai būtu droši, ka tie klienti un darbinieki, kas vakcinējas, kam ir testi, būtu negatīvi. Un tiek sagatavota arī visa dokumentācija, kur ierakstīta klienta kārtē, vai viņš piekrīt vai nepiekrīt. Un šobrīd uz visiem klientiem mums ir viens rakstiskais atteikums no aizgādņa, ka viņš nepiekrīt vakcinēt savu radinieku. Un arī tad, kad mums atbrauca Veselības centra 4, pirms vakcinācijas visiem tiek sadalīta anketēšana. Tur bija neliela ieskaits par diagnozēm un arī par veselības stāvokli, un vajadzēja parakstīties. Tā anketēšana aizņēma drusku vairāk laiku, bet tie, kas centri, kas ir taisas vakcinēties, droši vien, ka jāpaprasa, lai to anketu atsūta drusku ātrāk, lai viņu sarakstītu ātrāk, un tad vakcinācija veiktos ātros tempos. Vakcinācijas vietas iekārtošana es pārliku to, kas mums atsūtīja vadlīnijas veselības inspekcija, Latgales rīkojums, es viņu neparalasīšu, es saprotu, ka visiem saciem tas ir pieejams. Un es ar vienu bildīti gribu parādīt, kāda mums bija vakcinācijas kabineta. No medicīnas viedokļa droši vien, ka viņš ir nepareizs, tāpēc, ka aizmugurē stāv mīksti krēsli, bet mums atbrauca 3 brigādes. Šeit jūs redzat sagatavošanos vakcinācijas. Mums arī bija atbrauca masmēdija pārstāvi ar to drusku mēs kāvējam vakcināciju, bet nekas. Galvenais, lai būtu galda un krēsli virsmu visu, kur var dezinficēt. Mīkstie krēsli tiek atstāti klubā dēļ tā, ka mēs novērojam 15 minūtes visus klientus un darbinieki, kad tiek savakcinēti. Piedalījās man pārsvarā visi sociālas nodaļas speciālisti, un darbiniekiem bija ļoti liela atsauce. Tad mēs pildījām to anketu, novērošanu obligāti 15 minūtes, un tagad tas bija piekdien, tad mēs vēl sestdien, svētdien, pirmdien pastiprināti novērojam klientus. Tā. Un arī ļoti liels atbalsts bija tas, ka vakcinācijas laikā mums bija kopā ģimenes ārsts, kas palīdzēja aizpildīt to anketu, un kurš konsultēja, un arī es vēlreiz atgādinu, ka ļoti labi, ka brigāde bija arī daktars, bet visa brigāde bija ļoti labi sagatavota, viss gāja raiti, un mums bija daži guļoši klienti, kas mēs vakcinējam, atkal gājām nodaļā. Tā kā viss, paldies. Vēl varbūt es varu pateikt par blaknēm. Jā, mums ir bijuši darbiniekiem, klientiem nelielas temperatūras, bet no piekdienas neviens darbinieks nepaņēma slimības lapu, visi bija darbā, un neviens klients uz slimnīcu nav aizvests. Viss, paldies! Jā, liels paldies Olgai par šo te savu to pieredzi, kā ir gājis. Es domāju, ka tas jebkuram kolēģim nodara, un diezgan daudz jau kolēģi, kam šī vakcinācija norit, un katram, protams, ir tā sava personīgā pieredze un savi tie ietekmes faktori, kas varbūt vienā vai otrā brīdī mums stāv klāt. Bet es domāju, kopumā, jā, tā situācija ir tāda, kā ir, kā arī profesors Savacka stāstīja. Visiem mums ir jārēķinās ar to, ko piedāvā šie te
teiksim, šie blakus stāvošie efekti saistībā ar vakcināciju, kā arī, protams, aprūpas centru direktoriem ir jātur šī te rūpe un arī mums visiem kopā gan par šo te koordināciju, informāciju. Līdz ar to es tiešām ļoti lūgtu un lielu paldies saku visiem vadītājiem un tiem kolēģiem, kas pilda šo te mūsu ikdienas informatīvo tabulu Google kontā, kurā mēs redzam to operatīvo informāciju, kas notiek katrā sociālās aprūpes centrā, jo mēs arī sadarbībā ar veselības sektoru tad koordinējamies un mēģinam ļoti ātri sakoordinēt šo te. Teiksim, ja ir kaut kādas izmaiņas, līdz ar to es arī sūtīju savā e-pastā šonedēļ, ka tiek mazliet papildināta šī te esošā ikdienas tabula, ko mēs pildam. Un tie papildinājumi ir saistībā tabuliņās, kur ir ailes par Covid gadījumiem, kur mēs precizējam, esam precizējuši un lūdzam arī jūsu uzmanību vēršam pie tā, ka tiek izdalīti gan pie klientiem, gan arī pie darbiniekiem, pie šiem konstatētajiem jaunajiem gadījumiem, vai šis ir tātad veikts laboratoriski, veikts polimerāzes ķēdes reakcijas tests vai ātrais SARS-CoV antigēnu noteikšanas tests, lai mums arī būtu vieglāk saprast, ar kāda veida metodi aprūpes centrā ir notikuši šī testēšana. Kā arī vēlos vērst jūsu uzmanību, ļoti ceru, ka mūsu pēdējais dalībnieks jautājumā par testiem arī es tūlīt mazliet man ir webinārs, ņems dalību un pievienosies mums, tāpēc jūs mazliet vēl informēšu par šo te plānotām apmācībām, par ko jau Dūdiņa kungs ieminējās, kā arī kolēģi Tērzētavā rakstīja, ka bija šīs te apmācības valsts sociālās aprūpes centriem, kas bija tāds pilots, izmēģinājums, kur veselības inspekcija sadarbībā ar Labklājības ministriju tātad nodrošināja šīs te darbinieku apmācības ilgstoši sociālās aprūpes centru klientu veselības stāvokļu novērtēšanai un reaģēšanai uz klientu dažādo šo stāvokļu pasliktināšanos. Un plānots tātad, ka 2. martā tā kā varam jau piefiksēt šo datumu no 10:10 līdz apmēram 12:30, 12:30 ir plānot šīs te apmācības arī visiem sociālās aprūpes centriem, kas nepiedalījās šajās pirmreizējās mācībās. Tuvāk informācija no kolēģiem tiks nosūtīta e-pastos ar konkrētām saitēm un informāciju. Tas būtu tādi informatīvie materiāli, un varbūt ir kolēģi mums arī, šobrīd ir pieslēgusies un tikus klāt arī vakcinācijas biroja vadītāja. Ja vēl ir kādi jautājumi par šo, tad arī lūgtu, jo vēl es saprotu, kādas 5 minūtes mums ir jāgaida nākamais dalībnieks pēc darba kārtības, līdz ar to varbūt, Juhņeviča kundzei es varētu dot vārdu. Paldies. Jā, labdien! Piedošana par novēloto ierašanos. Es saprotu, ka mēs esam visi ir uz izķeršanu, tik līdz kā viens iziet, tā drīkst ienākt. Patiesībā ministra kungs jau, cik es zinu, pateica visu to, ko es īstenībā gribēju jums šodien pavēstīt. Varbūt papildus vēlreiz es tikai gribu uzsvērt to, ka, protams, ka mūsu visu interesēs ir tiešām pasteidzināt šo vakcināciju. Es saprotu, ka ir daudz dažādi iemesli, kāpēc šis vakcinācijas process varbūt nenotiek vienā vai otrā dienā, un ka nevar visus vakcinēt vienlaicīgi, un līdz ar to ir jāgaida šīs dienas, tā ka tur katram no jums, es saprotu, ka ir individuāli apstākļi, kāpēc ir plānot vakcināciju tad, kad ir plānot, bet vienīgais, ko es tā kā gribu aicināt, un teiksim, ka varbūt ir
varbūt, ja pēkšņi ir kaut kādas operatīvas problēmas vai kaut kas, kaut kas nav riktīgi ar vakcināciju pakalpojumu sniedzējiem vai ir kaut kāda aizķeršanās, ka tad attiecīgi nodot informāciju savai kontaktpersonai no Labklājības ministrijas. Un līdz ar to, lai mēs atkal, ņemot vērā, ka mēs operatīvi sazinamies, mēs ātri varam šo informāciju uzzināt un attiecīgi no savas puses izrunāt. Tā, lai viss, kas attiecās uz jūsu plāniem, lai tas tiktu īstenots un tur nebūtu nekādas aizkavēšanās. Tas, laikam, bija vēl viens tāds pieteikums. Vēl, es nezinu, vai ministrs kungs teica, jo es tajā brīdī vēl biju gaidīšanas rindā, bet mums šodien būs arī sanāksme ar vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem. Līdz ar to mēs arī pārunāsim ar viņiem, kādā veidā ir iespējams pātrināt šos vakcinācijas procesu. Un līdz ar to es gribētu būt saprotošiem, ja pēkšņi pēc šīs sanāksmes attiecīgi kāda no vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem jums zvanīs un vaicās par, vai var, teiksim, šo vakcinācijas datumu pārcelt uz tuvāku vai kaut ko var apvienot un tā tālāk. Tā ka līdz ar to es aicinu būt izprotošiem, jo skaidrs, ka mums uzdevums ir viens pēc iespējas ātrākā laikā savakcinēt, bet, protams, ņemot vērā visus tos apstākļus, kādi ir katrā centrā un teiksim, šīs slimošanas. Un vēl viens tāds, varbūt ne ierosinājums, bet drīzāk arī aicinājums padomāt, jo tā kā es saprotu, ka jums šīs sanāksmes ir regulāras, tad līdz ar to varbūt nāk prātā vēl ir kaut kāda vajadzība pēc cita veida vai papildus informācijas attiecībā uz klientiem vai uz darbiniekiem, tā ka līdz ar to dodiet mums ziņu, mēs atkal caur kolēģiem no Labklājības ministrijas šo informāciju sagatavosim un nodosim šo kaut kādus materiālus, kas jums būtu vajadzīgi lai jūs atkal varētu izplatīt un tā jums atvieglot šo darbu un tā būtu iespēja mobilizēt vairāk cilvēkus, kas izvēlētos vakcinēties. Jā, paldies Evai. Tad es redzu, ka Tērzētavā ir ienācis par šo te vakcinācijas grafiku. Kolēģi jautā aprūpas centriem, vai tas tā kā varētu arī būt viņiem pieejams. Tas ir tāds mūsu iekšējais grafiks, kurā mums ir savas piezīmes un kontaktu vispārējais, ja mēs mēģinām saturēt kopā ar Labklājības ministrijas kolēģiem visu to tā kā kopā vienā. Man liekas, ka drīzāk tā nebūs liela jēga no šī kopējā grafika. Drīzāk varbūt, ka tur tas, ko mēs varam papildināt, es nezinu, es pārnāšu ar Labklājības ministrijas kolēģiem, vai šis grafiks kaut kādā veidā palīdz. Ja viņš palīdz, tad es domāju, ka mēs varam sakārtot viņu tā, lai viņš būtu arī šērojams, bet arī iekšēji, vai, teiksim, padalāmies, bet drīzāk man liekas, ka tur ir svarīgi, lai sociālās aprūpes centram pretīm ir vakcinētājs un lai tur tā sadarbība notiek un lai savukārt gan mēs no tā vakcinētāja pakalpojuma sniedzēja puses esam informēti, ka ir kontaktā un arī Labklājības ministrijas kolēģi atkal no savas puses. Bet, ja ir nepieciešams, tad mēs to varam izskatīt. Un tas, kas vēl šeit, ko es lasu attiecībā par video materiāliem zīmju valodā, jā, man kolēģi jau atbildēja, ka tātad to mēs sagatavosim, lūk, arī parādās informācija par mēdījiem krievu valodā. Līdz ar to tad mēs to visu ņemsim vērā un attiecīgi gatavosim, un tad jau caur Labklājības ministrijas kolēģiem arī nodosim. Un ja kaut kādi jautājumi ir vēl papildus, tad noteikti nākošu ceturtdienu mēs atkal varam pieslēgties uz tīs brīdi, ja ir kaut kādas aktuālas lietas, ko varbūt nevis vairs tikai stāstīt, bet varbūt tiešām ir kaut kāda 10 minūšu jautājumu brīdis, kur mēs varam izrunāt kaut kādus aktuālos jautājumus, vai kāds var padalīties ar savu labo pieredzi, kur atkal citiem var kaut kas palīdzēt. Jā, paldies. Te vēl mazliet Tērzētavā, bet tas ir saistībā droši vien arī, ko varbūt būtu pārunājums ar šiem te vakcinētājiem, kad šie te vakcinācijas punktiem ir tā dažāda tā pieeja, jo, protams, aprūpas centros nevienmēr var visus šos klientus vakcinēt vienlaicīgi, jo ir gan izslimojušie personi, gan arī pārējās, un ir jānogaida šīs te noteiktais dienu skaits, un es saprotu, tur ar kaut kādas mazliet ir tā savstarpējās komunikācijas problēmas. Jā, varbūt tas arī būtu tāds jautājums, kas būtu pārunājams. Tā,
te arī min kolēģi, kad ir problēma, ka neviens pat nezvana, jo nav, tā kā nesot šīs te vakcīnas, un ģimenes ārsti nosaka, ka nepieciešamas ir 90 dienas, kad drīkst vakcinēt šie izslimojušās personas, un arī saistībā ar manu iepriekš minēto lūgums vakcinācijas punktiem šo te vienoto izpratni, lai, tā kā es saprotu arī mūsu sociālās aprūpes centru vadītājiem, tā kā viņi arī droši vien nav tik kompetenti, lai skaidrot šo te ārstniecisko pusi. Vienkārši tas droši vien būtu sagaidāms no šiem te vakcinācijas punktu kolēģiem. Vērtīgi, un mēs tieši šodien, ja mums ir sanāksmes, mēs tieši varētu izstāstīt. Un te kolēģi arī tas viss jāsasaist kopā, ko profesori, kā pirmā lektora šorīt stāstīja, jo tur tik tiešām arī tiem vakcinētājiem, lai būtu tā vienotā, vienveidīgā pieeja, ir svarīgi šīs lietas ņemt vērā. Gan par tām 90 dienām, un ko tad drīkst darīt, un ko tad nedrīkst, jo tur tā situācija ir tāda, neviennozīmīga, ja tas drīzāk ir saistīts varbūt ar to vakcīnu esamību vai neesamību konkrētā situācijā. Jā, bet es domāju, ka mēs šodien arī vēl atsevišķi izrunāsim vēl vienu otru niansi. Jā, te vēl Tērzētavā ir no kolēģiem diezgan jau aktuāla jau arī mūsu iepriekšējos semināros par šo te informāciju masu mēdījos. Informācija masu mēdījos un tieši uzsvars uz šiem krievvalodīgajiem iedzīvotājiem, jo viņi šī attieksme pret vakcinēšanos ir ar tā kā mazliet lielāku pretestību, un arī mēs tā kā no savas puses redzam, ka arī tajā reģionālajā griezumā tomēr ir daži reģioni, kur ir tā kā lielāka šī te atvērtība pret vakcīnām, un ir, kur ir, teiksim, tāda, kas mums arī liek, tā kā hipotētiski pieņemt, ka tas ir mazliet par šo te informāciju masu mēdījos tieši krievvalodīgajiem. Paldies, to komunikācijas koordinātori arī ceni klāt, tā ka viņi šīs lietas, to mēs tad gatavojam. Tā, es skatos vēl, kas varbūt testēšana pēc. Bet ja gadījumā vēl kaut kas parādās, tad droši, ja jūs nododiet Labklājības ministrijai, tad kolēģi no Labklājības ministrijas mums nodos tā, ka līdz ar to mēs būsim, mēs esam, man liekas, izmantojuši tādu gan operatīvo saziņu, tā ka līdz ar to mēs varam negaidīt kādu ceturtdienu. Jā, un es varbūt arī te ņemot vērā, ka man te paralēli arī bija jākārto šīs te tehniskās problēmas, varbūt jau minēja, bet arī vēl vakardien, manuprāt, kolēģi, kas man zvanīja uz manu tālruni, tā kā minēja tieši to problemātiku, ka viņiem apkārt, ir aprūpes centrs, kur viņi zina, kad apkārtējos reģionos, tuvākajos aprūpes centros notiek šie te vakcinēšana ar noteikti pārstāvniecību šie te vakcinētāji. Tomēr ģimenes ārstu praksē nav šīs vakcīnas tā kā pieejams, un es saprotu, viņi jau ir gatavi jau 3 nedēļas, un būtu, viss ir jau gatavībā, vienkārši, ka ģimenes ārstiem nav šīs vakcīnas. Kā tur ar to ģimenes ārstu praksēm tas kaut kā vienādi tiks koordinēts, vai es atvainosies? Jā, tā ka līdz ar to mēs arī šodien risināsim šo jautājumu, jā, tas tiks vienādi. Jo arī sarakstā kopējā varēja tieši redzēt šo jautājumu. Tas bija konkrēti arī tad, kad ministra kungs runāja, viņš teica, ka pats personīgi tad painteresēsies, runa bija par Jelgavas poliklīniku, kur vakcīnas nav pieejams, kur kolēģis Štenbergs Alvārs jautāja, un tas ir arī nereti, ja droši vien par vienu no doktorātiem ir runa, kur arī tā gatavība ir, visi gaida, visi grib, bet nav tās fiziski tās vakcīnas pieejamas. Jā, to es arī piefiksēju, tā ka tad es par šo, tad droši vien Ingridā, tad kāds no Labklājības ministrijas kolēģiem sazināsies ar Jelgavu un Neredu, lai sniegtu atbildi. Jā, labi.
paldies Eva par dalību un par atvainojos vēlreiz par šīm tehniskajām problēmām, bet tā ir tā mūsu realitāte šodien un galvenais saglabāt vēsu prātu un ieraksts būs pieejams. Tā kā, ja būs jautājumi, mēs noteikti paliekam uz saziņu. Tā kā liels paldies jums par dalību. Un mani kolēģi, kas ir Dūdiņa kungs, vai būs vēl kādi papildus, jo es vienkārši redzu, ka šobrīd pēdējais darba kārtības jautājuma, kas mūs informētu par šiem antigēnu testu lietošanu, šobrīd vēl nav pieslēdzies. Varbūt, Alde, tev vēl ir kas aktuāls pasakāms kolēģiem, kamēr es vēl saprotu, kas notiek. Lielās lietas mēs tā kā izrunājām, ja šeit var būt vienīgais tas, tā tīri cilvēcīgi runājot, ja tas arī, ko iepriekš jau arī izskanēja, ko te brīžam plašsaziņas līdzekļos tā dažādā informācija izskan par tām nevakcinēšanos sestdienās, svētdienās. Atklāti sakot, ir tā, cik mēs te esam interesējušies un vērojuši, mēs ļoti tādus vērā ņemamus pierādījumus, ka kāds būtu sestdienas vai svētdienas dēļ atteicies vakcinēties, neesam tā kā identificējuši. Ja jūs vienkārši, es nezinu, kaut vai jūs manu e-pastu var atsūtīt, ja kāds zina un ir lietas kursā par šādu te situāciju, ka bija diemžēl tā, ka bija sestdiena, svētdiena, tāpēc mēs atteicāmies, un tad mēs varētu kopīgi pārrunāt par to visu situāciju, kāpēc tas tā notika un tā tālāk, Bet, es saku, vismaz manā rīcībā tāda konkrēta informācija nav par tiem brīvdienu atteikumiem. Un ļoti es īstenībā būšu jau trešais cilvēks un trešo reizi, kas vērsīs jūsu uzmanību par tām 48 stundām, jeb 2 diennaktīm, kas ir tā sarkanā līnija, tad, kad tās 48 stundas ir, tad ņemam pie sirds, tad tiešām lūdzu nekādi atteikumi. Tad mēģinam kaut kādā veidā elastīgi maiņas izplānot vai elastīgi kā citādi, bet tā tik tiešām ir šobrīd tāda starpresoriskā vienošanās panākt par šo te 48 stundu moratoriju ievērošanu. Ja drīkstam jūs lūgt šo te ievērot. Jā, labi, paldies, Aldi. Mums ir arī pievienojies mūsu pēdējais darba kārtības jautājuma prezentētājs un vēlos dot vārdu Kristiānam Kšanovičam, kas ir SIA gan Medica Baltica grupas vadītājs, kas pastāstīs par šiem te antigēnu testiem un to lietošanu. Lūdzu, Kristiāna, dod jums vārdu. Jā, labdien! Gribēju sākumā teikt, ka šī noteikti nebūs tāda pilna instrukcija, bet vienkārši pāris vārdi un parādīšu arī video, kā notiek šis tests, būtībā pati paņemšana un arī testēšana. Tests tiešām ir ļoti viegli lietojams. Arī cilvēki, kuriem nav medicīnisko zināšanu un arī izglītība, var šo testu veikt, lai arī tas pagaidām nav ieteicams, bet ja valsts ir atbalstījusi šādu plānu, tad mēs esam noteikti arī apņēmušies apmācīt pilnīgi visus sacus un to darbiniekus, lai tie varētu veikt pilnvērtīgi šo testēšanu. Es tad nošērošu šo ekrānu un parādīšu video. Jūs redzat manu ekrānu, ja? Jā, redzam. Paldies. Tad šeit būs vienkārši video, kā tad tā testēšana notiek. Jūs dzirdat arī skaņu no video vai ne? Nē, skaņu gan nedzirdam. Tad es pakomentēšu paralēli. Tad būtībā tests sastāv, šeit mēs varam apskatīties, būs katra testa kartiņa būs iepakota atsevišķi folija iepakojumā, un tur iekšā būs arī silīcija šīs lodītes, lai izvairītos no mitruma.
un absorbētu to, būs instrukcija. Instrukcija būs jums pieejama arī latviešu valodā, ne tikai angļu valodā, un vēl pirms šo testu būtībā piegādes, un piegādes laikā notiks arī ar jums saskaņotas apmācības. Būtībā ejam tālāk. Un testi jums būs sapakoti par 25 testiem vienā kastītē. Tas nenozīmē, ka jums ir obligāti jāizlieto viss vienā dienā, bet, protams, tas ir ieteicams. Ja tas nav iespējams, tad ieteicams to ir glabāt leduskapī. Bet uzglabāšanas temperatūra ir no 2 līdz 30 grādiem, tā kā būtībā nevajadzētu būt nekādām problēmām. Jūs paņemsiet šādu dilūcijas pudelīti, kura būtībā ir savā veidā tāda vienkāršāka metode, kā pārnest paraugu no svaba, jeb šī vats kociņa, nilona kociņa uz šķīdrumu. Būtībā ir iespējami 2 dažādi testēšanas veidi. Šos arī izstāstīšu konkrētāk jūsu kolēģiem, kas testēs. Cik saprotu, šobrīd ir gan orofaringāli, gan nazofaringāli ir plānots testēt. Arī izstāstīsim jūsu kolēģiem, kā labāk to darīt, kā izmērīt šo te garumu, cik ir vajadzīgs šo ielikt, kā to darīt maksimāli nesāpīgāk un maksimāli efektīvāk. Šeit ir vienkārši tāda instrukcija, un būtībā, kad mēs esam šo darbību veikuši, mēs vienkārši šo svabu būtībā dažas reizes nobraucam gar sieniņām. Nogaidām nedaudz, lai būtībā pilnīgi viss vīrusa antigēns ir izdalījies, un tad mēs to svabu arī izmetam. Un pēc tam šo te mēs arī pāris būtībā atveram paciņu, kur ir iesaņots katrs tests. Tests izskatās ļoti vienkāršots. Domāju, tie, kas ir strādājuši šādiem testiem, jau ir redzējuši šādu arī. Un mums būtībā uz laterālās plūsmas principa mēs nodetektējam, vai ir vīrusa antigēns vai nav. Uz šī testēšanas kasetes ir arī kontrolas materiāls, kuru mēs līdz redzēsim arī parādāmies. Tā šī te svītriņa, pirmā, kas parādās. Un šī ir viena no svarīgākajām lietām, lai izvērtētu rezultātus. To arī pastāstīšu jūsu kolēģiem, ka, ja nav šīs svītriņas, ka nebūs iespējams pateikt, ka rezultāts ir negatīvs, jo tests vienkārši nav iziets. Šeit ir arī interpretācija nedaudz aprakstīta, bet tas arī būs instrukcijā un arī apmācībās. Būtībā, skatoties pēc citu valstu pieredzes, ir ļoti plaši izplatīta šī testēšana, ir īpaši slimnīcu uzņemšana nodaļās, tāpat arī pansionātos, sociālās aprūpes namos un citādās iestādēs, kas nodarbojas ar arī vecākiem klientiem. Ir, protams, saskarsme ar problēmām to, kā vieglāk paņemt šo paraugu, bet to tad arī mēs izrunāsim ar kolēģiem, kā, teiksim tā, ar sarežģītākiem pacientiem arī tikt ar šo galā, un jums būs būtībā pilns mūsu atbalsts, un droši, tā kā domāju, ja kādam šodien ir kādi jautājumi, tad domāju arī var kādu uzdot, vai kā jums te būs paredzēts, nezinu, droši moderators varētu pastāstīt. Jūs arī pieņemat jautājumus vai ne? Jā, mēs vienkārši te ir mums gan tārzētavā kolēģi var rakstīt, gan arī, protams, celt rociņu un uzreiz es došu vārdu. Man kolēģe Egita no Labklājības ministrijas lūdzu. Labdien visiem! Es gribēju jautāt lektoram, kāds ir tas pieņēmums, ka šo te manipulāciju var veikt jebkurš darbinieks, arī tas, kam nav medicīniskās izglītības. Jūs teicāt, ka jebkuru varētu apmācīt, vai jūs nepaskaidrotu detaļās, teiksim, šo te faktoru? Šis faktors būtībā tā ir vienkārša, pēc medicīnas terminiem tā ir vienkārša manipulācija. Un personas, kuras ir izgājušas gan pirmās palīdzības kursus, gan arī būtībā ir kāds strādā šādās medicīnas iestādēs, viņiem tomēr ir zināšanas,
un viņiem ir pamatzināšanas, un tāpēc arī mēs organizēsim specializētas apmācības, kas ir tieši paredzētas cilvēkiem, kuriem nav medicīniskās izglītības, lai palīdzētu viņiem veikt šo testu. Jo mēs saprotam, ka jūs nevarēsiet nodrošināt katrā aprūpas namā un centrā šādu medicīnas personālu, un tas arī šobrīd nav vajadzīgs, jo šis tests ir ļoti vienkāršs un pie korektas apmācību programmas un pie saprātīgiem cilvēkiem, tad ir iespējams šādos ārkārtas apstākļos arī veikt šādu testu. Paldies. Varbūt man viens komentārs, ja. Būtu ļoti svarīgi, Kristiāni, ja jūs varētu atstāt savus kontakttelefonus, kur mūsu institūcijām tad zvanīt, sazināties, jo ir tā, kā laiciņa atpakaļ mēs nosūtījām tā saucamo piegādes algoritmu. Tātad, ja šis te Valīts aizsardzības ministrijas institūcija, kas organizē iepirkumu, nezinu detaļās, kā jums ir pēc noslēgtā līguma, jūs testus piegādājat Valicam vai Vugdam, ja? Un, tie tīri, kā saka, par to distribūciju tālāko, jo tur būs tas nākamais etaps, ka tā fiziskā izplatīšana jau būs ar šiem civilās aizsardzības punktiem, ja? Kur tad sociālās aprūpes centriem vai nu pašiem, vai arī caur attiecīgajām pašvaldībām, tad būs jābrauc pakaļ šos te testus saņemt. Un tad jau būtu ļoti svarīgi arī sinhroni organizēt šīs te apmācības, tā, lai tik līdz tā manta ir, tad uzreiz sākam pielietot, ja. Varbūt par tādām niansēm un galvenais par tiem kontaktiem varētu pastāstīt sīkāk. Jā, būtībā tad pastāstīšu par līgumu veidu. Šis līgums ir pirmreizējs piegādes līgums, kas ir slēgts ar būtībā Valīcu, un viņi paši ir uzņēmušies piegādi jeb distribūciju starp centriem. Mūsu galvenais uzdevums ir piegādāt viņu galvenajai noliktavai visu vajadzīgajā laikā un veikt jūsu apmācības. Par apmācībām domāju, ka mēs šīs nedēļas laikā arī vienosimies ar ministrijas kolēģiem. Man ir arī kontaktpersona šobrīd vairākas, tad mēs vienosimies, kur tad būs īstā. Gan Viktorija Blauva ir sazinājusies ar mani, gan arī Paiba. Un sapratīsim, tad, kā to vislabāk veikt, un tad visticamāk nākamās nedēļas sākumā būs šīs apmācības, jo piegādi plānoju šobrīd uz vēlākais piegādes datums šobrīd ir būtībā piekdiena nākamajā nedēļā. Tas ir vēlākais. Šobrīd mēs prognozējam, ka mēs, ja viss izdosies, tad varēsim to izdarīt jau 23. datumā, bet tas ir Valīts, un tātad tur vēl paies diena vai divas, kamēr nonāks līdz pašiem centriem. Jā, labi, paldies, Kristiāna. Kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Tā jautā no sociālās aprūpes centra, vai testi pēc lietošanas ir klasificējami kā infekciozi, ja bīstami atkritumi? Jā, testi, gan svabi ir raksturojumi kā infekciozi materiāli, ir jālieto speciālās vai nu šīs dzeltenās tvertnes, vai nu arī oranžie maisi, lai identificētu un jāutilizē atbilstoši tam. Jo tur tomēr ir cilvēku infekciozais materiāls un tas ir klasificējums tā, jā. Jā, labi, paldies. Kolēģi, neredzu vairāk šobrīd nevienu. Varbūt, teiksim, vēl viena nianse no manas puses. Vai tas, es pieļauju, ka tas tā noteikti ir, bet vienkārši lūdzu tad apstiprināt to, vai ja citas domas, tad teikt savādāk ir tā, ka šis teiksim, algoritms, ja, ko mums gan NAC references laboratorija, gan arī SPKC ir norādījusi, ka tātad ekspres testi šie te ir ar tādu, mēs ceram, ka tā ticamība ir ļoti augsta, bet šākā tā, lai mēs pateiktu, ka tas konkrētais cilvēks ir Covid pozitīvs vai tomēr nav, ir jātaisa šis teiksim, tas zelta standarti, jeb šo PCR tests, ja, un tikai tad mēs varam
noteikti pieņemt šo te galīgo lēmumu, ja, kā lieta ir tāda un ne savādāk. Varbūt kādi daži komentāri par šo jautājumu. Būtībā jautājums risināms no laboratoriskās stratēģijas un metodoloģijas puses, jo pastāv dažādu veidu testi, un viens no testu veidiem ir skrīnings, kur nav vajadzīga tik augsta specificitāte un sensitivitāte kā apstiprinošajām diagnozēm. Tātad antigēnu tests ir skrīninga tests. Tas ir, lai pēc iespējas ātrākā laikā mēs varētu monitorēt lielāku būtībā sabiedrības daļu. Savukārt PCR tests ir apstiprinošais tests, kas apstiprina vīrusu klātesamību ar līdz pat 99% sensitivitāti. Tas, protams, ir atkarīgs no dažādiem šie te laboratoriskiem izmantojumiem testiem. Paldies. Tā, te vēl ir jautājums Tērzētavā, vai sociālās aprūpes centriem ir kaut kā īpaši jāuzskaita vai jāatraksta izmantotie testi un rezultāti? Vai būs kādas atskaites jāpild? Tātad par šo te atskaites principiem varat ko nokomentēt? Šis noteikti nebūs jautājums mūsu virzienā, tas noteikti būs SPKC jautājums, jo viņi veic epidemioloģisko un infekciju uzskaiti. Es par to varu paskaidrot, kā jau kolēģi mēs iepriekš ar jums runājām, un tā informācija arī aizsūtīta. Pat neskatoties uz visām epidemioloģiskajām lietām, ja tīri no šīs budžeta līdzekļu izlietojuma kontroles viedokļa, kā jau mēs runājām, ka paies laiks, ticiet man, ka atnāks kontrolieri, kas jums to visu prasīs. Tātad mēs uzskaitām visus saņemtos, uzskaitām visus izlietotos un uzskaitām tos eksprestestus, kur rezultāts ir bijis pozitīvs. Ja. Tas ir tas, par ko mēs iepriekš esam runājuši un nevienreiz vien. Jā, labi, paldies. Vēl par to pieminēšu, redzēju, ka veselības ministrija iesaistījās. Es domāju, ka varbūt tad veselības ministrija var arī pakomentēt kaut ko vairāk par nemedpersonāli iesaisti šajā testēšanā, jo mūsu informācija, būtībā, teiksim tā, no mūsu puses ir tā, kā ražotāji pārstāvi, mēs, protams, sakam, ka šī testēšana jāveic profesionāliem cilvēkiem. Pēc instrukcijas tā ir, bet pieņemot, ka ir ārkārtas apstākļi un tā kā valsts ir devusi šādu autorizāciju savā veidā, tad varbūt veselības ministrija varētu komentēt vairāk arī mums, vai mēs drīkstam apmācīt tad nemedpersonālu. Un ja mēs nedrīkstam, tad kā tad tas tiks risināts, jo es nedomāju, ka visos aprūpes centros ir pietiekami daudz medicīnas personāla. Jā, labdien, tad varbūt īsts komentārs no veselības ministrijas puses, kad šeit tas jautājums ir jāskatās mazliet plašāk, ko nozīmē apmācīta persona un ne tikai apmācīt kompetentu personu, bet kas notiks, ja radīsies kādas sekas vai bojājumi cilvēka veselībai. Es konsultējos arī ar profesoru Nikīšinu, un šeit nevar būt gluži pilnīgi jebkura persona, kura iziet 5 minūšu apmācību, un tas tiek traktēts tomēr pārāk šauri. Un ir svarīgi, ka tas ir vai no ārstniecības persona vai laboratorijas speciālists, kuram šīs zināšanas ir plašākas. Cik man arī profesors Nikīšins teica, tas ir arī Eiropas rekomendācijās, kad iet runa par konkrētām apmācībām personām, nevis jebkuru garām gājēju, jo šeit tomēr šie testi ir saistīti ar invazīvām metodēm un var rasties kaitējumi cilvēka veselībai, un ārstniecības personām ir noteikts regulējums, kā viņi attiecīgi par savu profesionālo darbību un kompetenci atbild. Protams, mēs no veselības sektora noteikti nerekomendētu un noteikti tomēr sekotu līdzi, kurš veic šos testus,
ņemot vērā teiksim, dažādās situācijas un biežumu, cik varbūt atsevišķās situācijās cilvēkam ir jāveic tests, ka to tomēr dara profesionāļi ar pietiekamām zināšanām, kompetencēm par cilvēka veselību, neapdraudot un neradot riskus. Es, protams, kā mediķis varu piekrist šim, bet tajā pašā laikā mēs sagaidītu labprāt no Labklājības ministrijas mums kādus datus, cik viņiem ir certificēts būtībā personāls, jo mums ir šobrīd dota tikai adreses ar sociālā būtībā saciem, un nekāda vairāk informācija mums nav par tieši cik vispār būs apmācāmās personas, kāda būs viņu izglītība un kāda būs viņu būtībā profesija. Laboratorijas speciālistu, ja viņiem noteikti nebūs, tur tad ir, teiksim tā, bezmaz vai jāsludina atsevišķi iepirkums par šo kā pakalpojumu, jo šajā gadījumā šis iepirkums bija par piegādi. Tas nebija par pakalpojumu piegādi, bet par preču piegādi un apmācības bija kā atsevišķs vēl punkts, protams. Mums ir jānodrošina apmācības un savā veidā atbildība ir gan uz Labklājības, gan uz Veselības ministrijas par to, kas veiks šos testus, jo jūs esat gala lietotājs. Mūsu pienākums ir apmācīt cilvēkus, kurus jūs mums būtībā stādat priekšā. Jā, mēs noteikti vēlreiz ar doktoru Ņikišinu pārunāsim šo te situāciju, jo ir tā, kā jau pareizi tika atzīmēts, ka visos sociālās aprūpes centros, teiksim tā, ka nav medmās, bet ir, teiksim, uz puslodzi, ir arī nesertificētas medmās, šajā te situācijā. Tad negribētos teikt, ka tas pasākums tad viss aiziet strupceļā, ja, bet domāju, ka tas radītu lielas problēmas, ja, jo tas ir skaidrs, ka mēs medpersonāli no kurienes dabūt nevaram, ja, un ņemot vērā, ka ir pietiekoši liela intensitāte arī tai testēšanai, kas ir paredzēta, ja, mums ir noteikti par šo te jautājumu jāizrunā tad atsevišķi, un ne jau par velti arī tad, kad vispār šī doma par iepirkumu radās, ja tika uzsvērts, ka šai testēšanai ir jābūt maksimāli vienkāršotai, ja, ar domu, ja, ka, jebkurš, jāsaka tā, apmācīts, saprātīgs cilvēks to var darīt, ja. Tā, protams, ideāli būtu, ja visur mums būtu pretī certificēti feldšeri, certificētas māsas un vēl nezinu kas, bet objektīvā realitāte ir, diemžēl, tāda, kāda viņi ir. Ja drīkst, viens īsts komentārs. Es sazvanījos ar doktoru Ņikišinu un nosūtīju viņam linku. Iespējams, ka viņam tūliņ varētu sanākt pieslēgties, un mēs šo diskusiju varbūt tad varam tā kā finišēt, lai visiem paliek viss skaidrs. Ja ir iespēja, varbūt 2 minūtes. Jā, protams, liels paldies. Redzu, jau tūlīt ielaižam. Jā, Ņikišina kungs ir tūlīt pieslēdzās mums arī. Līdz ar to, jā, ir šie neskaidrie jautājumi, tāpēc jau arī mums ir šīs tikšanās iknedēļas, kurās mums ir šie neskaidrie jautājumi jāatrisina. Aldi, varbūt, kad... Jā, labdien, doktor, paldies, ka izdevās pieslēgties. Ja es varbūt tad iedošu vārdu mūsu, teiksim, ekspresa testu piegādes uzvarētājam, varbūt Kristiāna tad 2 vārdos to domu vēlreiz, un tik tiešām, kā kolēģis minēja, ka gan šī te sagatavotā apmācība, gan tās visas lietas, kas saistīts ar šo te testu noņemšanu, ir orientētas uz to situāciju, ka tajā sociālās aprūpes centrā var arī, teiksim, kvalificēts, tiešām medicīnas darbinieks nebūt, ja? Un tāpēc šeit mums te radās virkni jautājumu. Varbūt Kristiāna īsumā, ja, lūgtu vēlreiz izstāstīt. Jā. Tad īsumā ir tā, ka atbilstoši ražotāja instrukcijām un arī certifikācijai šis tests būtu jāveic būtībā profesionāli un medicīnas personāli, bet ņemot vērā objektīvo situāciju, tad ražotājs arī pēc pasaules pieredzes redz to, ka
pasaulē, Eiropā šādu testēšanu nodrošina arī zemākas kvalifikācijas personāls ar atbilstošām apmācībām. Mūsu piedāvājums, lai būtībā nepārslogotu gan medicīnas personālu, gan arī atsevišķos sacos vienkārši nav iespējams nodrošināt, ir nodrošināt diezgan intensīvu apmācību, kurā tad izstāstītu par iespējamiem visiem riskiem, par to, kā maksimāli vieglāk paņemt šo paraugu, jo tādā veidā tad izslēdzot un veidotu informētu būtībā darbību. Tad būtu, jā. Kāds būtu jūsu viedoklis, Dr. Nikišin? Jā, paldies. Tiešām interesanti pieeja, bet man būtu tāds viens jautājums. Vai ražotājs uzņemsies arī atbildību, ja kaut kādas komplikācijas būs un arī faktiski mēs saprotam, ka tā ir invazīvā manipulācija, un līdz ar to arī Eiropas padomes prasība ir viena no tām prasībām, lai būtu apmācīts veselības aprūpes darbinieks vai laboratorijas darbinieks, kurš nodrošinās šo paraugu paņemšanu un testa izpildi. Vai tas neiet pretrunā un, protams, arī ir iet runa par atbildību. Vai šis cilvēks, gan ražotājs, kurš iesaka lietot testu bez kaut kādas medicīniskas sagatavotības, gan arī tas cilvēks, kurš veiks, vai viņš uzņemsies atbildību. Šeit ir tas galvenais jautājums. Jā, tad būtībā ražotājs nerekomendē, kā jau vēlreiz teicu, veikt šo testu, bet ņemot vērā situāciju, tas ir vienkārši risinājums. Otrais, par atbildības uzņemšanos ražotājs nevar uzņemties šādu atbildību, jo nav iespējams šādus testus vispār Eiropas Savienībā verificēt un certificēt, kuros nepiedalās būtībā profesionāls medicīnas personāls. Tātad šie sauktie self-testing devices tieši uz SARS-CoV šobrīd nav pieejami un nav arī certificējami. Tikai medicīnas personāls to var darīt. Saistībā ar riskiem, protams, ka ir jāapzinās risks un ir jāsaprot, vai Labklājības ministrijā uzticētu šādu, teiksim, tā risku vadību un, kā to lai nosauc, šādu risku saviem darbiniekiem par atbildību un arī saviem klientiem. Bet, cik es saprotu, vienkārši no tās kopējās bildes citās vietās vienkārši tas nav iespējams. Un vai, piemēram, šeit tiktu runāts par kaut kādu, teiksim tā, nesertificētu māsu arī iesaisti, kurām ir izglītība un diploms, vai arī kādu citu, piemēram, sociālās aprūpes darbinieku iesaisti, un vai viņiem būtu atbilstoša kvalifikācija? Tas tiešām ir jautājums vairāk Labklājības ministrijai un zinot to darbinieku profili un, ko tas darbinieks spējīgs darīt, kādas manipulācijas jau tagad veids, jo ne visas manipulācijas arī ir tas klasificējamās, kā ir spējīgs darīt tikai certificēts. Ja? Protams, attiecība par nesertificēto, bet ar medicīnisko, varbūt nepabeigtu izglītību šeit varētu diskutēt. Protams, tas arī ir faktiski atrunāts gan padomes direktīvās, gan arī, kā jūs minējat, ražotāja tās vadlīnijas, kurš tad veids. Bet šeit ir pats galvenais, kā veids tas darbinieks, kurš ir apmācīts un kurš līdz ar šo apmācību arī uzņēmās visu to atbildību. Protams, ja mēs runājam par medmāsām, par laboratorijas darbinieku, par ārstiem, tad viņi nes šo atbildību līdz ar savu diplomu, līdz ar savu izglītību. Ja kaut kas iet ne tā, kā vajag, jo bija arī pasaulē ir tādi precedenti, kad veicot to paraugu paņemšanu, bija arī laustas starp sienas deguniem. Var arī izsaukt šī manipulācija kādu asiņošanu, īpaši veca gadagājuma cilvēkiem, trausliem, ja? jo tos visus riskus ir jāņem vērā.
Līdz ar to, protams, to manipulāciju, to paraugu paņemšanu arī veids pirmkārt apmācīts cilvēks, kurš rīkojas atbilstoši tam visam instrukcijām, ko darīt arī šajos gadījumos. Gan arī tas cilvēks, kurš nodrošinās gan pareizu paraugu paņemšanu, gan testa veikšanu, gan arī pareizu un drošu infekciozu materiālu utilizāciju tālāk. Tāpēc arī ir šī prasība tiem antigēnu testiem, lai būtu arī tā pareiza izpilde un kontrole. Jā, labi, paldies. Mēs gribētu tikai vēl pieminēt, tad balstoties arī uz kopējiem pasaules datiem, ko izdevusi Pasaules veselības organizācija, lai, teiksim tā, nesatrauktu arī visus acus, komplikāciju biežums ir apmēram 0,02 līdz 0,03% no visiem testētajiem. Jā, es vēl varbūt... Drīkst minūti, jā. Varbūt man piedāvājums ir tāds, ja par cik mums ir tā informācija, kas ir mūsu rīcībā, jā, pilnīgi visu situāciju par visiem sociālās aprūpes centriem mēs, tā par personālu pilnībā nepārzinām, jā. Aldis, mazliet iejaukšos, jo mēs pagājušā nedēļā visiem sociālās aprūpes centriem lūdzām informāciju un tā skaitā arī par ārstniecības personām, jo mēs preventīvi tiešām saskatījām šos riskus, kā jau doktors Nikīšins iepriekš ar mums ir komentējis, un redzot to, ka tiešām pie testēšanas ir šie medpersonāls vajadzīgs. Un tā šobrīdējā dati tiek apkopot, bet šobrīd kolēģi man ir atsūtījuši informāciju, ka 84% sociālās aprūpes centros ir šis medpersonāls. Ja? Protams, viņš nav varbūt ne visur uz pilnu slodzi, kā es saprotu arī no Tārzētavā ierakstītā, bet tomēr šis medpersonāls ir. Atliek tie daži 11%, kur, protams, nav. Tas mans komentārs, Aldi, pirms tevis. Jā. Un tad jau droši vien tad atsevišķi ar institūcijām pirms tās piegādes un apmācības tad vēl jāizrunā un tad, lai mēs vispār vienotos par šīm te iespējām un kādā veidā mēs to organizējam. Ja. Jo te jau ir skaidrs, ja, ka papildus, nezinu, pat situācijā, ja nekas no medicīnas personāla nav piesaistīts ģimenes ārsts vai ģimenes ārsta vienu vai otru māsu, tas ir milzīgs resursu patēriņš un jautājums, cik tas ir lietderīgi vispār. Ja? Un ja mēs zinām arī skatoties no ministru kabineta sēdēm, ka vispār ekspresa testu metodu pieeju, kā caur ekspresa testiem taisās vispār arī citās jomās pielietot. Ja? Es nezinu, ko, piemēram, izglītības darbinieki darīs, kur mediķu pieejamība skolās ir vēl mazāka. Ja? Tad tā, ja? Protams, jā, prasības un atbildība ir ļoti svarīga un vajadzīga lieta, ja? Bet, tā krīzes situācija arī mums, diemžēl, savus izaicinājumus uzliek. Ja? Un tad vienkārši paldies Ilzei, ka tā informācija mums būs, un tad skatīsimies un mēģināsim. Bet, jebkurā gadījumā, tur, kur jau mums ir pilnas slodzes mediķi un viss kārtībā, tur nekavēsimies ar to stākā. Un ar pārējiem tad pamazām tiksim skaidrībā, kā un kādā veidā to labāk izdarīt. Paldies! Jā, te vēl Tārzētavā ir kolēģi, kas jau tātad veicot šos nazofaringālos testus, darbiniekam asiņo regulāri deguns un ir šis arī satraukums, kas būs tajā brīdī, ja būs jāveic katru dienu šī testēšana. Es tiešām nezinu, vai doktors var nokomentēt. Jā, tas ir, kā teikt, par ko es runāju, ka ir iespējams tās komplikācijas, jo tomēr šī ir tā invazīvā procedūra, testa paņemšana. Tas ir nazofaringiālais tests, paraugs tiek ņemts un kas saistīts ar to, ar tiem visiem riskiem. Bet par personāli, ko es arī gribēju papildināt, ka ja ir šīs iespēja piesaistīt varbūt ne
certificēto medicīnisko personālu, jo mēs zinām, arī piedalās gan medicīnas koledžu studenti, gan jaunie topošie ārsti, medicīnas studenti, medicīnas fakultāšu studenti, kuri varbūt tagad ir, varbūt mācās attālināti, var arī izmantot šo resursu. Runājot, kā teikt, visās Latvijas ietveros. Jo, protams, laboratorijām visām, ja pat mēs ņemsim visas mūsu laboratorijas kopumā, nebūs pietiekošs šis resurs, lai veikt katram iedzīvotājam šo testu pēc tām riska grupām. Tad tur jāskatās, ko jāpiesaistā, bet galvenais aspekts, lai tas cilvēks būtu apmācīts un būtu spējīgs pareizi paņemt paraugu, tātad pareizi rīkoties, ja kaut kas neiet tā kā vajag, un arī pareizi uztaisīt šo testu un interpretēt rezultātus, kas ir arī viena no svarīgām lietām, lai cilvēks arī varētu interpretēt, paziņot tam cilvēkam, kāds ir rezultāts un attiecīgi arī tālāk rīkoties. Jā, būtībā tas varu arī doktoram Kišanam pakomentēt, jo viņš nepieslēdzās sākumā. Tas arī viss tiks iekļauts arī apmācības programmā, būtībā gan paraugu sagatavošana, gan paņemšana, gan arī būtībā aseptika, gan arī interpretācija. Tā kā šis noteikti viss tiks izrunāts arī ar kolēģiem, kuri šo veiks. Un ja runājam, kas čatā ir rakstīts par šo te deguna asiņošanu, līdzīgi jau atklāt sakot, vakcinēšanas jautājumā mēs rīkojamies. Katram cilvēkam, tā skaitā darbiniekam, ir savs ģimenes ārsts. Tad ģimenes ārsts uzraksta šo te izziņu, ka šiem testiem ir kontraindikācija, tur var būt, es nezinu, kāda anatomiskā īpatnība vai kas, un tad šo te cilvēku vispār liekam mierā. Ja? Tas ir līdzīgi, kā saka, ar masku valkāšanu. Ja cilvēks atnes, es atvainojos par žargonu psihiatra izziņu, ka viņš zinām iemeslu dēļ šo aizsargu masku nevar tad to ņemam vērā. Ja? Tā apmēram. Jā, vēl te ir jautājums saistībā ar testēšanu, vai tā būs jāveic katru dienu klientu? Viens komentārs par iepriekšējo jautājumu par asiņošanu un par šo testu, ko es gribēju vēl piebilst. Hemoglobīns, tai skaitā un vispār asins sastāvdaļas ir viena no būtībām vielām, kas ietekmē to arī testa rezultātu. Tāpēc arī, ja pacientam asiņo deguns, mēs nevaram veikt viņam šo testu, jo mēs varam iegūt tādu saukto falšu negatīvo vai falšu pozitīvo. Un tas ir tas, ko mēs negribam, tāpēc vienkārši vēl viens pats komentārs. Asinis un dažādi arī šie izdalījumi, cita veida, tad arī ietekmē šo rezultātu. Bet to mēs arī izrunāsim sīkāk apmācībās. Te vēl bija jautājums par to, ka ja šī testēšana būs jāveic katru dienu klientam, darbiniekam, kur ir saņēmuši vakcīnu, tā kā jautājums, vai būs jāveic. Nestoties uz to, ka jau ir saņemta šī vakcīna vai testēšana jāturpina. Es varu paskaidrot par to ekspresa testu algoritmu. Šeit nebūtu neiet runa par katru dienu. Ja teiksim, kā arī ministra kabineta ziņojumā bija rakstīts, ir tā intensitāte ir 2 līdz 4 reizes nedēļā darbiniekam. Ja. Tā kā, droši vien, teiksim, vadoties no tā, ja, bet par katru dienu noteikti neiet runa. Bet par to droši vien par to jautājumu otro daļu, tad noteikti mēs SPKC pavaicāsim, vai doktors Nikišins jau tagad var atbildēt uz to. Jā, faktiski šis ir SPKC jomas jautājums, bet zinot, kas gan pēdējās nedēļas laikā bija mainīts tajā algoritmā, ir skaidrs, ka gan personām, kas pārslimoja tātad COVID-19 infekciju, nav nepieciešams tas rutīnas skrīnings attiecīgi tos 3 mēnešus pēc svaigas pārslimošanas. Tam personām
nevajag veikt to paraugu paņemšanu un attiecīgi to rutīnas skrīningu. Protams, tam personam, ja parādās kaut kādi respiratorie simptomi, tad tur jāskatās un jāmeklē varbūt arī kaut kādi citi vīrusi, ja? Jo bez SARS-CoV-2 vīrusa, tā COVID-19 infekcijas vēl cirkulē, tad arī pārējie. Gan mums šogad ir maz tā gripa, bet kaut kāda brīdi varētu parādīties. Un arī pēc SPKC tātad publicētās vadlīnijas testēšanas, tad arī personām, kuras ir saņēmuši pilno vakcinācijas kursu ar noteiktām vakcīnām, arī nav nepieciešams veikt to rutīnas skrīningu COVID-19 infekcijai. Tas iet runa par pilno vakcinācijas kursu, un tas ir sākot ar 3. nedēļu pēc 2. vakcīnas devas saņemšanas. Jā, tad skaitot 2 nedēļas, paiet 2 nedēļas, un sākot jau ar 3. nedēļu pēc 2. devas saņemšanas, tad vairs šis tests nav nepieciešams. Ja drīkst, tad es varbūt papildinot un rezumējot teikto attiecībā uz šo testēšanas algoritmiem pēc vakcinācijas, tad šajā posmā šobrīd, ņemot vērā aptveres rādītājus, nav izmaiņas, bet arī vienlaikus Veselības ministrijā jau ir sākts darbs pie šo algoritmu precizēšanas, un tad, kad būs izmaiņas šajos testēšanas algoritmos, par to tad mēs arī operatīvi izsūtīsim informāciju, lai būtu tad skaidrs, kā tad tālāk rīkoties. Paldies! Jā, labi, liels paldies! Tā, vai mums vēl, kolēģi, ir jautājumi par šo te darba kārtības punktu? Tad teikšu milzīgu paldies doktoram Ņikišinam, kas operatīvi spēja pieslēgties šiem te mūsu sanāksmei. Tā kā ļoti ceram arī turpmāku sadarbību, ja būs kādi ātrie jautājumi, protams, ne šāda veida pēdējā brīža veidā, bet liels paldies un tiešām kolēģiem, saņemot šīs te atbildes uz speciālistu jautājumiem, daudz tās lietas kļūst skaidrākas, un paldies arī Kristiānam, tā kā mēs noteikti sadarbību arī dosim ziņu, jo mums ir identificēti šie sociālās aprūpes centri, kur nav šie medicīnas darbinieki, un tad, droši vien tad ir, vai tad tieši ar tiem sociālās aprūpes centriem mēs satiekamies un tad saprotam, kas ir tie maksimāli labākie risināmie ceļi, lai tātad veiktu šo testēšanu. Visi esam tajā situācijā, kurā esam, cienījamie kolēģi, tā kā liels paldies visiem, kas piedalās, kas arī mums sniedz kādus priekšlikumus un komentārus. Un es domāju, arī šodien sanāksme, neskatoties uz tehniskajām problēmām, saturiski mums bija ļoti nozīmīgi un svarīgi. Ieraksts būs pieejams Labklājības ministrijas mājaslapā, e-pastos jums nosūtīsim pieejamo saiti. Līdz ar to, ja vēl rodās kādi jautājumi, informēju, ka mums ministrijā ir šis vienotais gan tālrunis, gan arī e-pasts, kur jūs varat visu aprūpes centru arī sūtīt šo savus neskaidros jautājumus, un tad mēs sadarbībā ar kolēģiem no Veselības ministrijas tad tālāk koordinēsim, lai tiešām nebūtu šo neatbildēto jautājumu un būtu tā skaidrība un jums maksimāli arī atvieglot šo nebūtu vieglo un saspringto periodu šajā mums visiem jāsaka Latvijā laikā. Tā kā, liels paldies jums visiem, kas veic šo darbu. Vēl man bija tur nelieli komentāri no aprūpes centru vadītājiem par to, kad, varbūt jau sākumā izskanēja, ka ir maz tāda saspīlēta šī situācija un tāds aprūpes centru vadītāji tiek kaut kādā veidā iebaidīti. Nebūt, ja kaut kas tāds no mūsu kolēģi e-pastiem ir sadzirdēts, tad viennozīmīgi tāda doma nav bijusi nevienam. Un to, ka e-pasta arī tad no dažiem gan vadītājiem man ir ienākusi ziņa, ka e-pasta tiek nosūtīta
nosūtīti ne darba laikā. Par to es nevaru jums solīt, ka visi mani sūtītie un manu kolēģi sūtītie e-pasti būs darba laikā, bet es nedomāju, ka tā ir problēma, jo e-pastus mēs katrs varam lasīt un ņemt vērā tās darbības sev piemērotā laika periodā. Mūsu darba grafika šobrīd ir diezgan neierobežots. Es teiktu, ne tikai mums, gan arī kolēģiem no veselības jomas. Tā kā es domāju, mums visiem ir viens mērķis un viens skats uz priekšu, tā kā esam tiešām savstarpēji atbalstoši, arī uz sadarbību vērsti, un es domāju, ka tas viss ir atkarīgs no katra mūsu kā cilvēka, no mūsu kā speciālistu, un arī kopā tad mēs virzamies tālāk uz šo mērķi, kas ir, protams, bez šīs saslimšanas tālāk dzīvot. Ja kolēģiem nav manējiem no ministrijas nekas vairāk sakāms, tad teikšu lielu paldies par šodienas semināru un klātbūt tiem, kuriem izdevās, kur bija tie laimīgie, kuri paspēja un tika iekšā. Pašās beigās mums tika dot šī iespēja, bet, ir tā, kā ir. Tehnika dara savu, un tiekamies nākamajā nedēļā. Kolēģi seminārs tieši tāpat no 9:00 plānots, un saite un tuvāk informācija par darba kārtību tiks izsūtīta, un arī gaidu priekšlikums no jums, kas vēl būtu tādi, varbūt jūsu skatījumā tādi izskatāmie jautājumi, nokomunicējumie mums šajos semināros, kas vēl ir neskaidrs. Tā kā liels paldies jums visiem par to, ko jūs darat, veiksmīgi un dodamies visi savos darbos. Paldies jums! Laimīgi!